Sveicināti, draugi! Šajā video es pēc iespējas vienkāršākiem vārdiem un īsi mēģināšu vēlreiz izstāstīt par to, ar ko tad nodarbojās šī mūsu kompānija Asgard Estate, kā mēs pelnām naudu, kādēļ tas varētu būt interesanti jums kā investoriem, kā nekustamā īpašuma speciālistiem vai arī kā partneriem. Sākšu ar to, ka kompānija šādā veidā kā patreiz darbojās tikai gadu. Taču pieredze celtniecībā sniedzās jau no 2019. gada. Kompānija ir uzbūvējusi vairākus kompleksus tieši Turcijā, veiksmīgi viņus realizējusi, un tagad arī dotajā mirklī tiek būvēts vēl viens komplekss tieši Turcijā, ir sākta būvniecība Gruzijā, sākta būvniecība Dubajā, zinu, kad ir sākta būvniecība arī Āfrikā, Ganas Republikā, ir iegādāts objekts Taškentā, ir aizrunāta zeme Baku, skatāmies tālāk gan uz Kipru, gan uz Taizemi, gan uz Balī, ir iestrādes Indijā, bet tas visdrīzāk notiks nākamgad. Īsumā, kā strādā mūsu kompānija, lai jūs saprastu, lai nerastos jautājumi, kādēļ tik lieli procenti, kuri jau vairs nav tik lieli, kādēļ cilvēki kompānijas vadību neizvēlās ņemt naudu bankā vai kā savādāk finansēties. Un kādas ir tad galu galā šīs garantijas? Pirmais un vienkāršākais. Lai uzbūvētu māju, ir vajadzīgas divas lietas – zeme un nauda būvniecībai. Būvniecībai nauda ir vajadzīga būvmateriāliem, tehnikas apmaksai, algām un tā tālāk. Kompānija noskatās zemes gabalu. Sarunā ar īpašnieku visus pirkšanas un pārdošanas nosacījumus un iemaksā pirmo iemaksu, 5 vai 10% apmērā. Skatoties, cik liela tā zeme, tas var būt kaut kādi, 100 tūkstoši, 200 tūkstoši. Un ar norunu, kad pārējā apmaksa tiek veikta, mēnešu vai 2 mēnešu laikā, attiecībā no tā, cik šī zeme ir vērtīga vai cik pa viņu prasa šis īpašnieks. Tā var būt 2, 3, 5 miljoni, 10 miljoni. Jautājums ir par šo laika posmu. Tikko zeme ir noskatīta, ienest šis pirmais maksājums, kompānija izsludina investoriem šo kopinvestēšanas pulu saucamo. Investori savāc nepieciešamo summu, ja šī summa ir nepietiekama, kompānija pieliek no savas puses un tiek iegādāts zemes gabals. Tajā brīdī, kad zeme ir nopirkta, sākās dzīvokļu vai apartamentu tirdzniecība. Tajā pašā momentā. Un vēl līdz kompānija vispār ir sākusi kaut kādus zemes darbus, rakšana, būvmateriālu iepirkšanu vai ko, līdz tam brīdim jau ir vairāk vai mazāk daļa dzīvokļu jau ir pārdoti, un kompānija jau ir saņēmusi pirmo naudu atpakaļ. Par šo naudu viņa jau var norēķināties ar investoriem, izmaksājot viņiem procentus, ja tas ir ikmēneša maksājums, un jau par šo naudu viņi jau var sākt būvniecību. Šādā veidā, jo tālāk noris šie būvniecības darbi, tur izrakti pamati, kaut kāds jau tur pirmais stāvs vai kas, dzīvokļi pārdodās vairāk, un nauda pietiek gan ko dot investoriem, gan pa zemi, gan arī ko uzbūvēt. Praktiski kompānija savus līdzekļus salīdzinoši minimāli iegulda šajā projektā. Ko tas dod? Tas nozīmē, kad kompānija jau
var attīstīt nākamo projektu. Nākamo šādā te veidā. Ja kompānija izmantotu tikai savus līdzekļus, tad viņa šādu te kompleksu varētu uzbūvēt 1, 2, iespējams 3 kompleksus. Pieņemsim, kad uz kompleksu viņi nopelna 3 miljoni. Attiecīgi viņi uzbūvē 3 kompleksus, nopelna 9 miljonus. Skaisti. Bet piesaistot investoru naudu, viņi šādus kompleksus var uzbūvēt vismaz 10, ja ne vēl vairāk. Un no katra nopelnīt šos te pašus 3 miljonus. Ok, jūs teiksiet, jā, bet investoriem ir jāsamaksā procenti. Bet, ok, pieņemsim, ka nebūs 3, būs 2,5. Bet parēķiniet, 2,5 reiz 10 ir 25 miljoni, un 3 reiz 3 ir 9. Ir taču atšķirība. Šādā te veidā piesaistot investoru naudu, kompānija reklāmā neiegulda ne centa. Reklamē šo te projektu tikai un vienīgi paši investori, kas jau mūsu kompānijā ir tuvu pie 9,000. Šī te sabiedrība, kur viens ir investējis $1,000, viens tur 10,000, viens 100,000, nav svarīgi, bet tas iet tālāk. Mēs paši nodarbojamies, kompānija pati būvē, pati pārdod, pati apsaimnieko. Tā ir tā priekšrocība. Un šādā te veidā mēs varam uzaudzēt daudzus objektus un riskus diversificēt dažādos reģionos, nevis būvēt, teiksim, tikai Turcijā, pamainās tur kaut kāda likumdošana, tagad tur daži čīks, ka tur nelaiž Krievijas pilsoņus, tur kaut kādi ierobežojumi. Ok, mēs esam Gruzijā, mēs esam Dubajā, mēs būsim vēl kaut kur. Šie te riski tiek diversificēti. Ja arī vienā konkrētā valstī notiek kaut kāds tur force majeure vai kaut kādas nelaimes. Kādēļ šādu te schēmu kompānija neizmanto piesaistot bankas līdzekļus? Jūs esat mēģinājuši aiziet uz banku un pateikt, labdien, mēs gribam paņemt 5 miljonus būvniecībai. Interesanti, ko banka atbildēs jums. Pirmkārt, ja arī tas notiks, tad tas notiks pēc 3-4 mēnešiem, kamēr jūs izpētīs, izskatīs visus iespējamos variantus. Tas varbūt tur arī pusgads paiet, varbūt pat vēl ilgāks laiks. Otrakārt, jums neiedos visu summu. Jums jebkurā gadījumā kaut ko vajadzēs pielikt vēl no savas kabatas klāt. Un trešais svarīgākais aspekts ir tas, kad jūs nevarat pārdot šos te dzīvokļus celtniecības stadijā, kamēr zeme ir ieķīlāta bankā. Tā ir tas lielākais ankurs, kādēļ neizmantot šos te bankas līdzekļus. Banka prasa vēl papildus garantijas no kāda cita, teiksim, biznesmeņa, kaut kādas garantijas vai ieķīlāt kaut kādu savu īpašumu, kuru tu atkal nevar pārdot. Tas neiet cauri, nav nekāda jēga. Un arī jautājot par šiem te, kādēļ kompānija maksā, piemēram, šos te 3% mēnesī vai 36% gadā, kas ir patreiz, ja? Parēķiniet, ka kompānijas peļņa plus mīnus ir sākot no 200 līdz 300% uz vienu šādu te objektu. Pašizmaksa ir premium klases šādus te apartamentus ar pilnīgu apdaru, tā kā to dara mūsu kompānija. Uzbūvēt maksā no 900 līdz $1,500 kvadrātmetrā. Taču pārdošanas cena sākās no 2,5 līdz 4,000 kvadrātmetrā. Tad parēķiniet, kāda ir šī te marža. Un kompānija padalās ar saviem investoriem, kuri ir arī reklāmas aģenti, kuri ir arī nekustamā īpašuma aģenti, ja? Kuri ir partneri, kas veido šo te pārdošanas tīklu, reklāmu, visu kopā. Investoriem labi, kompānijai labi.
Tās ir tās galvenās lietas, par ko es gribēju pateikt, lai ir šī saprašana. Investējot zemē, kas ir, teiksim, viens šis atsevišķais puls, kur ir mērķis ir tikai zemes pirkšana, ja? Jums kā garantija savai investīcijai nāk līgums, kurā jūs pēc šī līguma punktiem esat faktiskais šīs zemes īpašnieks līdz brīdim, kamēr kompānija ar jums ir norēķinājusies. Pērkot attiecīgi dzīvokļus, ja, jūs esat jau dzīvokļa īpašnieks. Ja kompānija gadījumā neizpilda kaut kādu iemeslu pēc, neizpilda savas saistības, teiksim, būvniecības stadijā vai neizmaksā jums laicīgi savus procentus, tad pēc likumdošanas, un viņa nevar pieņemt līdzekļus, viņai ir jābūt nodrošinājumam. Tā kā bankā, pieņemsim, jūs ieguldat naudu bankā, bankai arī ir kaut kāds tas rezerves fonds, ja kaut kāda notiek nelaime, ja, tad viņi vismaz var kaut kādu naudu izmaksāt. Arī šeit ir līdzīgi. Viņi nodrošina šo savu likviditāti gan ar mātes kompānijas līdzekļiem, kas atrodas Dubajā, kas ir reģistrēti, gan ar visiem pārējiem šiem saviem objektiem un pārējām kompānijām, kas darbojās citās valstīs. Un, respektīvi, ja kompānija, pieņemsim, sāk būvēt šo māju, ja, bija jautājums man arī no partnera Vācijā, viņš saka, kas notiek, ja investors iemaksā naudu un kompānija nespēja izpildīt savas saistības pēc likuma. Pirmām kārtām kompānija šādā veidā zaudē savas visas atļaujas, savas licences un būvi pabeidz cita firma, nedrīkst atstāt nepabeigtu. Otrakārt, pēc līgumā esošā formulējuma šis saistību neizpildes gadījumā kompānija atmaksā cilvēkam atpakaļ viņa ieguldīto naudu, teiksim, dzīvokļa pirkšanā, plus vēl 10% kā kompensācija par virsu par to, kad nav izpildīta šīs saistības. Realtoriem, nekustamā īpašuma darbiniekiem vienkārši ir pasakaini nosacījumi. Atrodi klientu, atdod kompānijas pārdošanas daļai. Vairāk tev nekas nav jādara. Tur viņam izstāstīs visus juridisko pusi, maksāšanas noteikumus, sastādīs līgumu, ja vajag aizvedīs uz objektu, pavadīs tur, visas lietas izdara. Principā tu dabū cilvēku, atdod tur, saņem savus, sākot no 3 līdz 10% no dzīvokļa vērtības. Ja, dabūt cilvēku, teiksim, Turcijā, ja tu dabūt cilvēku, kas pērk dzīvokli Turcijā, viņš iemaksā kaut vai tikai 30%, lētākais dzīvoklis, kas mums tur 235, tu dabū 6% bija, jā, 6% no šīs summas, pareiķini pats, jā. Tā kā tā ir viena lieta. Partnera būtība ir tāda, ka tu vari piesaistīt līdzekļus šiem projektiem. Kompānija arī tev dāsni atkarībā no tā, cik daudz tu esi piesaistījis šos līdzekļus. Arī tev izmaksā šādas prēmijas. Protams, investors kā tāds, tu saņem vai pēc grafika katru mēnesi savus šos 3% no ieguldītās summas, vai arī saņem attiecīgi visu summu un procentus pēc tam, kad ir realizēti visi dzīvokļi. Tas ir atkarīgs no tā līguma, no tā pula, kurā tu reģistrējies, kurā tu ieguldi naudu. Tas būtu īsumā par šo visu mūsu kompānijas darbību. Atgādinu, kad šodien ir 13. novembris, pēc 10 dienām es lidoju uz Turciju, uz mūsu kompānijas gadadienas svinībām. Tur, protams, būs arī daudz kas interesants, daudz kādi jauni
piedāvājumi tīpaši par Dubaju. Prieks redzēt būs tos no Latvijas cilvēkus, kuri arī brauks. Aicinu nākamreiz izmantot šo te iespēju arī citiem. Noteikti padalīšos ar informāciju un tiekamies nākamreiz. Paldies!